Kredītreitings ir tavu darījumu luksofors. Ja tu iegādāsies kredītreitingu, tad tu redzēsi gan to, kādā krāsā zaļā, dzeltenā, sarkanā ir tavs potenciālais sadarbības partneris, kā arī procentuāli izteiktu varbūtību, ka tev nesamaksās. Paņemot kredītreitingu atskaiti, tu redzēsi uzreiz uzņēmuma svarīgākos datus no finanšu pārskatiem. Īstermiņa saistības, parāda piegādātājiem, ja tāda ir, ilgtermiņa saistības un naudas līdzekļus. Tāpat tu arī redzējiesi, kādi ir vidējie rādītāji šajā nozarē. Un tāpat tu vari salīdzināt arī salīdzināmus uzņēmumus ar līdzīgiem apgrozījumiem. Līdz ar to šim konkrētam uzņēmumam īstermiņa saistības ir 300 000, vidēji nozarē tās ir mazākas. Parādi viņam nav, vidēji nozarē tomēr ir un tā tālāk. Bet pats svarīgākais ir pats kredītreitings, un viņš ir drusku zemāk. Šajā sadaļā var redzēt konkrēto uzņēmumu, kur es esmu izvēlējies tev kā paraugu. Pievērs uzmanību, ka varbūtība, ka šīs uzņēmums nesamaksās, ir tuvu 75%. Nozarei ir pietiekoši daudz uzņēmumu, kuri ir daudz labāk par viņiem. Pavisam riskanti ir 13%, un tas, kur es pārbaudu, ir no riskantākajiem. Aizejot vēl zemāk, tu jau redzi varbūtības procentu, kas ir tieši tāds pats, ko tu redzēji drusku augstāk, riska klasi, pati sliktākā, un kā viņa riska klase attīstījās pēdējo 12 mēnešu laikā. Tad lasi to sekojoši. Šajā stabiņā no 1 līdz 10 tā ir riska klase, 1 ir labi, 10 slikti. Pa vidu tas jau ir atbilstoši tavai riska apetītei. Kā noteikt riska apetīti? Pēc šiem procentiem, jo tā ir varbūtība, ka tev paliks parādā. Bet, ja tu vēl gribi vairāk informācijas, tu vari pabraukt zemāk, un šādus riska novērtējumu aprakstus tu redzēsi tādiem uzņēmumiem, kam kredītreitings ir gājis uz leju vai atrodas kaut kur apakšā. Mēs parādām maksimums 5 lietas, kas ir ņemtas vērā aprēķinot kredītreitingu un kuras visvairāk ir ietekmējuši šī kredītreitinga rezultātu. Iegādājies kredītreitinga atskaites par saviem esošiem partneriem vai topošiem partneriem un novērtē viņus.